Labdien! Vēlos padalīties liecībā par aizlūgšanu spēku un arī tādu īpašu Dieva pieskārienu caur to. Šobrīd eju cauri nopietnam veselības pārbaudījumam, un tā bija kāda diena, kad biju tā diezgan sašļukusi un rakstīju audio ziņu kādai draudzenei, un viņa man rakstīja kaut ko atpakaļ. Un tas skan bišķiņ tā īpatnēji, bet es devos uz labierīcībām, un tieši tur, tajā brīdī, es pēkšņi, varbūt ne tā galīgi audiāli dzirdēju, bet es skaidri dzirdēju tā iekšēji balsi, kas teica, lūdzu, dod man savu roku. Un es biju tik pārliecināta, ka tas ir Jēzus, kurš man saka, kurš man lūdz, lai es viņam dodu savu roku, nevis otrādā. Tā nebija mana lūkšana, lai es lūdzos, lai viņš paņemtu mani, bet viņš lūdza mani, un tas bija tik ļoti īpaši, es sāku raudāt, un pēc tam es noklausījos šo audio ziņu no draudzenes, kura tajā brīdī bija par mani lūgusi, un tas notika, tā kā identiski tajā momentā, kad viņa lūdza, un kad es saņēmu šo balsi un šo aicinājumu. Un tālāk tas man ir vedis un turpina vest cauri šim ceļojumam un pārbaudījumam. Un tad kādā reizē slimnīcā, kad man veica kādu diezgan sāpīgu izmeklējumu, es gulēju uz tādas kušetes un bija diezgan sāpīgi, un man noticēja tāda viena liela asara. Es jūtu, ka man tā par vaigu notek. Un pēkšņi dakteri tur darīja tās savas lietas, un pie manis pienāca no sāniem viena medmāsa un vienkārši saņēma manu roku. Un es sāku raudāt stiprāk, jo man tas žests tik ļoti tai brīdī bija palīdzošs, un es sajūtu tik īstu Dieva klātbūtni caur šo rokas saņemšanu, tieši tāpēc, ka iepriekš jau viņš uz mani bija šādi runājis. Un šī liecība mani arī šobrīd ved cauri, arī netik vieglām dienām, bet rāda tādu labu virzienu un pārliecību, ka viņš ir tepat, viņš lūdz, lai es viņam iedodu savu roku, un kaut vai šī liecības ierakstīšana pati par sevi ir vēlreiz atgādinājums man pašai, ka tā viņš ir rīkojies un ka viņš paliek nemainīgs savās rīcībās. Bet Tēvs, paldies par šo jauno rītu, paldies par šo jauno žēlastības dienu, kas nāk. Paldies, Dievs, par Tavu svēto garu, kas ved pie Tevis, Jēzus Kristi. Paldies par Tavu vārdu, ko Tu mums atver. Paldies, Dievs, par roku, ko Tu sniedz pretī. Paldies, Dievs, Jēzu Kristu, kā Tu ne tikai sniedz pretī, bet Tu aicini arī mums sniegt pretī savu roku, kad nepamanam, ka Tu jau sniedz savu roku mums. Paldies, Dievs, kad Tu esi ar mums klāt arī mūsu ielējās un bēdās vai grūtās dzīves vietās. Paldies, Dievs, ka Tu esi mums gan priekos, gan bēdās, gan tūkstnešos, gan pārbagātos brīžos. Paldies, Dievs, ka Tu neļauj mums pazust vieniem pašiem. Paldies par dzīvi kopā ar Tevi un Tevis dotajiem. Paldies, Dievs, par piedodošām sirdīm. Paldies par to, ka Tu man piedod. Paldies, ka Tu manī veido piedodošu sirdi. Paldies par jaunu brīvību Tevī, Dievs, ar Tevi. Paldies, Dievs, ka Tu vedi no nāves dzīvībā. Paldies par šo jauno žēlastības dienu. Paldies, Dievs, par Taviem nodomiem, kur ir tik daudz arī uz mums šajā dienā. Ved mūs lūdzu cauri, gan tam, kas būs grūti šajā dienā, gan tam, kas būs viegls. Palīdz mums nenoslīgt grūtsirdībā vai rūgtumā, palīdz mums kaut kur neaizplimināties lepnībā un augstprātībā. Lūdzu, Jēzu, ka mēs par mīlestību mūsu starpā, brāļu māsu starpā, vienam uz otru uzskatīdam augstāk par sevi. Lūdzu, Dievs, ka patiesībā redzam paši sevi un savu sirdi, savu attieksmi, Dievs, un ka patiesībā esam par to, kur mēs katrs esam. Lūdzu, Dievs, ka paliekam Tavā žēlastībā. Jā, Dievs, kad
ka atraisam, ka dodam brīvību, ka svētījam, ka piedodam, ka mācamies no Tevis mīlēt. Jā, lūdzu, ved cauri šai dienā arī tos, kas piedzīvo kādas medicīniskas ciešanas, kādas slimības ārstēšanas, kādas mūkas, sāpes, izaicinājums, bailes par to, kas būs tālāk. Lūdzu, Dievs, pa mūsu baznīcu Latvijā, pa kristiešiem Latvijā un par tiem, kas cieš mūsu vidū no smagām slimībām, traumām. Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls, apžēlojies, jā, pasniedz savu rokas, svētī un dod jaunu spēku, un lūdzu arī par medicīnu Latvijā un tiem, kas ārstē. Jā, lūdzu Dievs par uzmanīgu, manīgumu, godīgumu, centību un darba spējām un aprīkojumu, ka tas nepietrūkst. Un Dievs lūdzu arī nes Tavā priekšā visu pateikto un nepateikto tajā, kā Tu mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balsziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko Viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.